dārzā neatņemama sastāvdaļa cietie segumi. Un tieši šeit mēs esam radījuši tādu, kā es saku, ekspozīciju laukumu, pārbaudas, testējam dažādas veidus materiālus. Šeit var jebkurš interesants būt, apstīties, kā tas dabā izskatās. Un ar bruģiem, es uzskatu, var iegūt ļoti smuku efektu dārza dizainā, dārza būvē. Kā mēs arī šeit redzam, ir bruģi dažāda raksta, formas, krāsas, un ar viņiem var kombinēt ļoti daudz skaistas lietas. Bruģa kvadrātmetra cena būtiski neatšķirās no tā, no raksta, no krāsas. Mēs arī šeit redzam to, ka viņi izskatās atšķirīgi. Esam veidojuši šo laukumu pabeidzām gadus 5 atpakaļ, un arī testējam jaunos materiālus, šuvotājus. Un kā mēs redzam, nekas nav ideāls. Arī šie šuvotāji, to pamat problēmu, tad šeit ir tie epoksīdu pildījumi, ja? Tāpat tai sūnai patīk augt. Tā ir realitāte, ko mums jārēķinās, bet tas jau nenozīmē, ka mēs daudz ko varam, neizmantot. Nācis vēl parādīšu vienu. Šeit arī ir, kur daudz skepsi skatās, kad koks uz zemes īsti tā kā nedzīvo savu dzīvi, ka viņš tur, lūk, te ir koka, saucamās, ja mēs zinām, visas tās palisādītas saucamās, ja, ir impregnēts koks ar to vielu, kur viņš ir iestrādāts, viņš te kaut kur kustās, bet izskatās gan interesanti. Un arī viņš dzīvo jau šeit 5 gadus. Un ja mēs ejam, paskatāmies šo pirmo bruģu segumu, ja es nemaldos 2008. gads, šeit nav izmantoti dārgie šuvotāji, ir smilts, un kā mēs redzam, tā nezāle aug, protams, vairāk, viņš ilgāk stāv. Ja gribat estētisku skaistu segumu, tad jāizvēlās ir klinkers. Viņš arī pēc 20 gadiem izskatās ļoti svaigs, tīrs. Bruģis ar laiku tomēr padzīvo, viņš paliek tā kā atsadzās tā šķembiņa. Tur, protams, pareizi jāliek ir ar tā kā flīzi, ar šuvēm, speciāliem distanceriem. Šeit tas nav darīts, un kā mēs redzam, gana labi viņš šeit kalpo. Savukārt, ja mums patīk granīta segumi, ko mēs šeit redzam, kaut kāds akmentiņš ir ārā, ziemā tīram, ar traktoru tehniku, lāpstu, tomēr viņi kaut kādā veidā jāsasaist ar kaut kādu šo speciālo to, kā teikt, saistvielu šuvju. Tā ir tā pamat problēma segumiem, kad sūna veidojās šajās šuvju vietās. Un tur, kur intensīva kustība, tur tā nebūs, kur mazāk lieto vai ēnaināks, tur ir vairāk. Un arī šie modernie materiāli palīdz risināt šo jautājumu, bet ne līdz galam viņi, nekas nav ideāls arī šie materiāli. Šeit arī ir viens no materiāliem, ko mēs varam nodemonstrēt. Ir tā līmētā gumija, kaut kāda laukuma, pie bērnu laukumiem arī īksts, ja? Arī salīmēts un kā gumijas šķemba saucamā. Te var redzēt arī, te ir vairāk ēna, šeit arī tas salīmēts, bet tā sūna aug. Nevienmēr tie dārgie granīti ir tie pareizākie, jo, piemēram, no kopšanas viedokļa, granīts, kā mēs zinām, mūža materiāls, bet tur atkal ir tas abrazījums, nevienmērība, grūtāk tīrīt, neērtāks ikdienas lietošanai, ja mums ar plikām kājām jāsteigā, viņš tāds nepatīkamāks. Un tāpēc, ja grib to granītu izskatu, tad ir tie saucamie budžeta risinājumi un neslikti, kad ir ar bazaltu šķembiņām virspusē iestrādātām, kas jau iedod to dabīgo skatu. Šeit ir tie trīs eksemplāri. Ir tumšāka, tur sarkanāka, gaišāka. Tas bruģakmens ir nedaudz dārgāks, bet viņš ir kā lai saka, nopērkams. Un ir gluds, salīdzinoši. Brauciet ciemos, skatāmies, ņemam idejas, pētam, jo vienmēr es saku tā, tas bruģis, kas varbūt ir katalogā smogs, nevienmēr ir smogs dabā un otrādāk.